Čau, čau! Šodien es jums parādīšu, kā pagatavot burbuļtēju mājas apstākļos. Viss ir ļoti vienkārši un ātri. Jums būs nepieciešama glāze, ledus, ūdens, sīrups pēc jūsu izvēles un, protams, burbuļtējas bumbiņas, jeb popping boba. No instrumentiem jums noderētu šāda karote bumbiņām un bāra karote, ar kuras palīdzību ļoti ērti visu kopā samaisīt. Kā arī noteikti būs nepieciešami salmiņi, kuri ir lielāki diametrā kā ierasti. Un starp citu šādu salmiņus, kurā katrā veikalā nopirkt nevar. Man ir šāds pašs komplektiņš ar metāla salmiņiem un birstīti. Tas pašs komplektiņš mājas lietošanai. Tātad ar ko sāksim? Tātad uzpildīsim mūsu glāzi ar bumbiņām. Tātad ar šo karoti paņemam bumbiņas, ļoti skaisti notek šķidrums, veram bumbiņas iekšā. Tad izvēlamies sīrupu. Es šoreiz izvēlēšos ananāsu sīrupu. Tas ir saldētskāps un ļoti labi piestāvēs pie saldajām mango bumbiņām. Sīrupu uz vienu šādu glāzi aptuveni 25–30 ml lējam, bet katrs skatās pēc savām garšas kārtiņām. Es šoreiz to darīšu uz labu laimi, uz savu aci un tad garšu pieregulēšu. Kā redzat, sīrupiņš ir ļoti biezs, tumīgs un tas ļoti labi piestāv pie burbuļtējas sīrupiem, burbuļtējām. Un tālāk mums būs nepieciešams ledus. Veram iekšā. Un pēdējais ir ūdens. Tātad lejam ūdeni klāt. Skaisti burbuļo. Ūdeni varam izvēlēties gāzētu vai negāzētu pēc jūsu vēlmēm. Ja tas ir negāzēts, tad ļoti ērti var sajaukt uzreiz kādā lielākā tilpumā ūdeni ar sīrupu, un tad tā pagatavošana būs pavisam ļoti ātra un vienkārša. Izskatās ļoti gardi. Ņemam salmiņu un testējam, kas sanācis. Ļoti labi. Ļoti. Priekā!